Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki visiem, tātad šī būs man trešā epizode Zaneka SMP serverī. Tātad, kas mums jauns ir, tātad, kā jūs jau redzat, mums ir spawnā kaut kādas dažas jaunas lietas atceltas. Un kā arī man tekstūra paka tagad ir ielikta, lai viss šis smukāk izskatās arī. Un jā, un jau jūs noteikti domājat, kas ir tas tur. Jā, tas ir jaunā SMP biedra bāzes bija no sākuma. Mēs tur uzcēlām, viņš tā kā uzcēla savu māju un pēc tam izdomāja nodedzināt, un tad pa piemiņu viņš tur atstāja šādu te. Un tātad, kas mums pievienojās, tas ir Andersons Jānis, jeb Majora līgas spēlmenis. Jā, un tātad parādīšu fiksi, kas mums ir jauns spawnā. Tātad man žēl, ka nav irons, lai parādītu, bet pastīsimies. Te. Šeit nav kaut ko. Nē. Okay. Tātad, kā jūs jau redzat, tātad šeit, kur te reko augšā ir bāka, kuru uztaisīja Andersons Jānis un Džeksis. Viņi kopā nosita tā kā viderskeletonu, ne jau viderskeletonu, bet viderbosiņu. Un tad viņi nolika galveno tā kā bāku spawnā, un viņi uzlika tā kā spīda. Un tātad izrādīšu ātri, kas mums jauns ir. Tātad šito visu pār, ko es taisīju, kā jūs tagad jau redzat. Un kā jūs jau te redzat, ir ķekša arbūs ferma. Tātad to jūs arbūs fermi jau jūs zinat. Jo man tā šeit, kas laikam bija rādījis epizodēm, bet nekās parādīju šoreiz. Tātad diezgan daudz arbūzi ir. 3 stāvos tā kā ferma ir baigās strādā. Jā, tad parādīsim, kas vēl man vispār te jauns spawnā. Te man bija doma tā kā taisīt uz viņu pusceļu, bet tā kā viņš jau te ir izveidojis, tad lai šitā paliek pagaidām. Tas vēl netraucē. Un tad mums doma tā kā drīzumā doties visiem tā kā kopā uzvarēt enderbosiņu. Un kā jūs jau redzat, mums šeit ir tā kā galvenais centrs, jeb spawns. Tātad, kā jūs jau redzat, šitien ir trading veikaliņi. Un šis ir kazino un iesim iekšā. Un jā, jūs jau noteikti domājat, kur tik daudz bloku jau dabūju. Tātad es esmu diezgan daudz nospēlējis. Pavadījis pie šīs serverā vairākas stundas, tāpēc es gāju rakti. Protams, bija šī arī aizņemos no citiem, bet viņiem atstāja diamantus. Un jā, tātad parādīšu fiksi, kā šī strādā. Trading veikaliņš. Paņemšu ātri vienu ingotu. Un tā. Kā jūs jau redzat, nekā nav. Es vienmēr iemetu cobblestone. Nekā neizkrīt, jo rekur apakaļ savu cenu var saņemt. Jo rekur ir tieši norādīts, kādu cenu, lai saņemtu šo te. Un kā var pateikt, piemēram, kā šie veikali strādā. Tad, kad ir item vēl pieejama veikalā, tad deg šī lampiņa, bet tad, kad ir izslēgta lampiņa, tad vairs nav preces pieejama. Tātad parādīsim, kā viss strādā. Iemetam ingotu, un lūk, re, kur mēs saņēmām redstone bloku. Bet jā, sotas viņu ielikšu visu apakaļ, jo mums viņu pagaidām nevajag. Kur palika? Tik nesaka, viņš nokrit lejā. Jep, nokrit lejā. Okay. Ieliksim ātri apakaļ cenu, lai citiem ir to ko nopirkt. Jā, tātad apmēram tādā secībā sataisīs esmu. Tātad tu parādīs vēl viena lieta, kas mums ir jauns spawnā. Tā ātri aizskriešu. Un jā, man tad šodien plāns ir tā kā uztaisīt savā bāzē, tā kā, savu māju, beidzot galveno, jo kādu laiku es neko darīju savā bāzē, jo biju pieķēries pie spawna būvēšanas. Un jā, tātad rekur ir viena bāze uztaisīt spawnā, tā ir ķekša māja. Tātad viņiem vēl viņa topēla, reku kārtība nav pabeigta. Jā, cerams, ka šis projekts būs diezgan izdevies viņam. Un jā, tātad mums tā kā plāns arī tā kā drīzumā atver savu frakciju serveri, bet tas būs kaut kad iespējams varbūt tās uz aprīli, man tā šķiet, apmēram, jā, kaut kur uz aprīli varētu būt, kad serveri atklāšanas diena. Nosīsim ātri Spideru. Un jā, tātad man nekas jauns spawnā nav.
bāzi šodien, nezinu, vai rādīšu, to jau redzēs. Tad galvenais tagad ir aiziet līdz mūsu bāzei. Un jā, tātad pagaidām tikai, kas mums pievienojas, tas ir Andersons Jānis. Un tas ir viss pagaidām. Ja jūs gribat arī pieteikties uz šo SMP serveri, dodaties droši uz zone.lv mājaslapu, un tur jūs varēsiet pieteikties. Kas ir, kā saka, tev SMP, kas bija, ne jau SMP, bet tiešraidi skatījušies, tad tie jau zina, kā apmēram izskatās šī bāze. Tātad šim, kas atnāk šeit, tas uzspaunojas rekortē, mazliet aciņi iesāk taisīt, bet būs divreiz labāk. Jā, tā man galvenā lietas te jau ir diezgan daudz patīrījies. Jā, endačes, to man produkts bija iedevis. Tā, tagad aiziesim parādīt savu īsto bāzes vietu. Tā, aizskriesim ātri. Jā, tā kā vietas vēl SMP serverī diezgan daudz, tā kā jūs vēl varat pieteikties droši. Jā, tā ir nosacījumi, ja jūs visi, kas tur rakstīts ir, ja jūs visi noteikumi sakritīs, tad mēs jūs pieņemsim. Bet mēs vēl arī pirms pieņemšanas, tā kā SMP biedriem dosim, tā kā izvēli, vai gribu redzēt tevi SMP vai negrib. Jā. Tātad, kā jūs jau redzat, kas ir šis, tātad šis ir tiltiņš, un ja jūs domājat, kas ir šitais te, kā Čeks saka, viņš, kad nāca pie maniem uz bāzi, viņš tāds pasakās, domāja, ka tas ir kaut kāds chunk errors, ka nav ielādējies kalns. Nu, viņš nosauc tātad šito kalnu pa chunk erroru, bet jā, bet īstenībā viņš šitā paliks, jo es visu šitā nesu diezgan daudz nolīdzinājis, kādas 3 vai 4 stundas aizgāju pie šī darbiņa, lai visu novāktu. Un te man te doma tā kā šitajā vietā taisīt tā kā saka, sev bāzi. Un jā, jūs jau domājat noteikti, kas te ir. Tātad, reku, man ir 3 villageri. Tātad, tas villagers es dabūju no village zombijiem, tā kā viņiem tā kā dzīri iedevu un tad parasto enchant apple, lai viņi tā kā izārstējas. Un jā, tādā veidā es viņus dabūju. Kāds man plāns vispār šodien te darīt? Tātad šitien kaut kur pretī uztaisīt to spawn, nu ne jau spawn būt, bet to savas bāzes māju. Un tātad tā māja pēc tam turpināsies kalnā kaut kur. Bet jā, vispār jāapstās, vai man vispār ir materiāli, jo tur vajadzēja seglas koku dabūt, jā. Un tad mums drīzumā arī būs Zonek SMP, kā saucas UHC, jeb Ultra Hardcores, kur varēs piedalīties visi SMP biedri, un, protams, mēs arī viņam filmēsim. Un jā, izskatās, ka mums laikam nav materiāli. Bet tos nekas, tos materiālus mēs savāksim tā kā pātrinājumā. Jā, pātrinājumā. Un tad jau celsim tā kā augšā savu to bāzi. Bet jāapstāsta vispār, vai mums te ir. Tā, pasīsimies šeit mums nav. Te mums ir parastais. Un jā, mums izskatās, ka šoreiz būs jāiet meklēt, jo man materiāli nav pilnībā priekš tās bāzes. Uzrakstīšu, čeksim. Tā. Tā var gulēt, pasīsimies. Ok, viņš var gulēt. Gulēt un diena.
jāsavāc ātri. Izseptie akmeņi, bet lai gan man tāda laikam vairs nav. Ne, ir gan. Tā. Tātad mums tur vajadzēs 1, 2, 3, 4, jā, 1, 2, 3, 4. Un tad arī šitad. Un tālāk mums jāuzliek šīs bloks. Tālāk šādi. Ātri notīrīs šito te nosi. Jā, es domāju, uz kādu 4. epizodi es taisīšu tā kā iekšā mājā tā kā čestrūmu un arī fermu. Oriģinālo kaut kādas, nezinu, tur fermas būs un diezgan daudz enchant istabas un tā tālāk. Noliktavas fermas, tā gofermas varbūt iespējams. Jā, tātad šādi mums te ir. Tālāk, ja nemaldos, man bija kaut kā jādara šādi. Iespējams tā. Es esmu pilnīgi aizmirs, jo es jau diezgan sen šito visu taisīs. Tātad tas ir. Tālāk šādi, šādi. Un tad vēl šādi un šādi. Apmēram, jā, šādi. Jūs noteikti domājat, kas tāds ir, kas tas pa nesmuku māju. Jūs tad no sākuma domājat. Bet jūs pilnīgi tagad kļūdaties. To ir pateikšu, kāpēc. Tā ātri savāksim vēl šito. Tā, 1, tātad vēl 4 jāuzliek. 1, 2, 3, 4. Jo to tas dizaini tika sāks tapt. 1, 2, 3, 4, ok, šeit tad ir. Tālāk arī ir. Ok, tā arī ir, un viena puse ir uzlikta. Un tālāk arī liksim šādi. Jo man šī ideja ienāca galvā no tā iepriekšējā SMP, kur es biju. Bet lai gan viņš nobruka viss, un tad es domāju, tā kā viņi iznīcināja, un tāpat tas servers pārāk ilgi turējās, bet es domāju, labi līvoši taisīšu beidzot savējo. Jā, ok, tātad šādi. Tālāk, ko mums vajag darīt, ir jāuzliek šādi vēl. Tas ir, un tālāk mums ir jādara. Lūk, tā. Ok, viens sāns ir gatavs. Tālāk šeit vēl mums jāuzliek, šeit. Ok, tas mums ir. Ok, tā, tas ir. Tālāk šādi, šādi. Un kaut kas te nav bišķi pa lielu. 1, 2, 3, 4. O jā, tik kaut kas bišķi pa lielu. Sajauts pilnībā. Pa vienu zemāk. Tur tieši vajadzēs bišķi augstāk. Lūk, šādi. Jā, ot tā, pilnīgi šitā bija pareizi atcerējusi tikko. Tā, kur mums ir bloki? Kur mums ir bloki? Tā, ok, tātad mums jāuzliek vēl šiten. Šiten. Tad vēl te. Ok, gatavs. Vienkārši jāmēģina atcerēties, kā es visas taisīs, jo ir mazliet pagrūti atcerēties visu precīzi, kā es to darīju. Tālāk es darīju šādi. Šādi. Tā, tagad man jāatceras. Es darīju vēl šādi, jā. Man tā šķiet, ka mums būs pa maz koks. Ui, šita nebija. Mēram tā. Šitā. Un tad vēl šitā. Un tagad man tik vēl jāatcerās, kā man bija tās visas mājas, tā kā lai pasaka, sataisīts. Bet jā, es domāju, aiziešu tūlītās pakaļ vēl šitam kokam, bet to es darīšu bez filmēšanas.
Un jā, Sigmār arī apstīšos, bet izdomāšu, kā man bija tāda dizaina, lai es atceros, kā man viss te bija celt, un jā, tajās tūlītās būšu apakaļ. Ok, tikko atcerējām kokus, un pie reiz, kad es cirtu kokus, es pilnībā tikko atcerējos to savu dizainu. Un jā, atvainojiet, ja arī ik pa laikam mēģis ierēdz suns man. Un jā, tātad atvainojos arī par to, kad es arī tagad kādu laiku nebiju filmējis jaunas epizodes. Un tā izlaidusim ātri. Suni, ok, izlaidu viņu. Tāds, ka viņš neries par to, kas viņu izlaida. Un tikko atceries, ka šitie te ir vēl nepareizi salikt. Tā, šitais jānojauc, jāuzliek vietā šādi. Jā, kā jūs jau dzirdat, suns jau sāk ariet. Un tā, ja viņš vēl ries, tad es viņu tā kā aizdzīšu tūlītās projām. Jo viņš traucē videoklipos, tā kā filmē. Un jā, jāapstāsta, jo dažās vietās varbūt tas būšu izjaucis pat daudz šito. Bet tas nekas. Ok, tā kā tagad izskatās jau kaut cik labāk, šitam būs tā kā kāpnītes, un kamēr vēl saceros, vēl šeit bija. Jā, šeit vēl bija. Uzliksim ātri. Kokus. Ok. Tā mums ir. Tālāk mums ir šeit jāuzliek. Jā, apmēram šādi. Pasīsimies, kur mums ir kraftings. Kur mums ir kraftings. Pie reizes atsataisīsim tās kāpnes un arī durvis mums vajag. Vesels 2 gabals. Tātad. Un vēl šādi. Te, lai mēs varam sānos salikt. Šādi te. Apmēram. Ok, tas mums ir. Un mums vēl arī vajadzēs parastās kāpnes. Ok, bet to tas pēc laicīgi izdarīšu. Tā, mums tālāk vajadzēja vēl šādi. Šādi un vēl šādi. Nu, uzreiz vai cita lieta uzreiz. Ir, ok. Ok, mums izstāst, ko mums vēl vajag. Tu tas atkal monstrs spawnosies. Un jā, tas pagaidām nav tas trakākais. Ok, šitam vēl jānojauc, jo ieliksim to bloku, jo tāpēc, ka te neredz šā vai tā. Manam. O. Ok, apakš ir gatav. Tagad mums vajag uzsaistīt. Praktiski ātri izraksim šito visu ārā. Ok, šādi te. Un tad aiziesim pakaļ. Akmeni kaut kos pirms gāju, cirs koks aizgāju vēl ielikt krāsnī cepties. Akmeni jau mums vajadzēs vēl pogas sataisīt. Un jā. Ok, ātri aizskriesim pagulēt. Ok, čeks atkal pievienojas apakaļ serverī. Nu, zombi, kur tes? Haha, nobijās. Nobijās no cheesy, zikā. Ok, guļam. Zē. O. Ok, reku capās. Ok, būtu pietiks pagaidām. Uzsēsīsim kāds 10 pūgas vismaz. Ok, 10 pūgas, tas normāli. Un šitos mums vajadzēs. Cobblestone vajadzēs. Parasto koku mums vajadzēs. Stiki kaut kur vielas. Stikus, rekur. Ok, tas ir mums vēl, kamēr atceros, vēl gravels. Kur mums vēl, rekur. Paņemsim stākot gravelu. Un tas sataisīsim mājapiks. Vēl aizmirsu pa logiem.
kur mums ir stikls. Re, kur ir? Ātri sataisīsim. Tā kā plāksnēs. Un tagad mēs esam gatavi. Jā, es domāju, ka šī epizodē būs arī pietiekami ar uztaisīga māju, bišķīt, timelapsā pajauc tos kokus un arī parādīja, kas ir jauns un ka mums jauns SMP biedrs arī pienācis klāt. Un jā, atgādinu vēlreiz, kad būs tagad, ne jau būs, bet jūs varat pieteikties uz Zonek SMP serveri. Tātad SMP, lai pieteiktos, ir jādodas uz zonek.lv mājaslapu, un tur ir tāda sadaļa augšā kā vēl. Un, kad jūs uzspiedīsiet to vēl sadaļu, tad tur būs tieši Zonek SMP. Un tad uz tā uzspiežat, un tad jau jūs varat tur pieteikties. Tas sauksim šādi. Tālāk, jāatceros vēl pareizi, kā bija jātaisa. Jā, re, kur ir. Ātri saliksim stūros. Tas mums ir. Un kāpnītes mums vēl jāuzliek. Tā, šādi te. Tagad tik atliek izveidot durvis. Pareizi, tagad ir tā, ka 3 durvis izveidojas vienlaicīgi. Mūsu durvis ir salikts. Ātri apliksim pūgas vēl apkārt. Lai smukāk ir. Te jau mums būs jau kaut kas beidzot izdarīts, tā. Paldies par pūgu. Cik precīzi uztaisam 10. Tā, apmēram tas mums ir. Tikai atliek vēl pielikt mazus details. Tā. Domāju, ka pietiks ar šito. Ātri aiziet šitais ārā. Jāuzliek šādi un šādi. Tie būs kā logi. Tā. Un vēl, kur mums ir plāksnes. Lūk, kur ir plāksnes. Un volā! Tagad tikai atliek vēl pielikt vēl maz drusciņu details, un tad jau būs normāli. Tikai kā bija jātaisa. Tie tur, ieliksim kādus 10 šitā. Ja nemaldos, šādi bija? Vai tieši savādāk? Jā, otrādāk. Tā, un šādi. Tagad tik jāuzliek mazi detaili, tātad šādi. Šeit, šeit, šeit un šeit. Tas ir. Un tagad mums atliek uzlikt galveno jumtu šeit, bet otro stāvu pēc tam uz nākošiem epizodiem uzlikšu. Tas mums ir. Esmu apakaļ, tātad suni ātri aizzina projām, lai viņš mums tā kā netraucē. Tātad saliksim vēl šādi. Tātad mums tas ir. Tālāk mums ir, kas ir jāliek šādi. Un tālāk vēl te, šeit. Un tagad tikai jāatcerās, laikam vēl šeit. Te. Tagad tikai jāuzkāpj augšā. Un tad jau gandrīz māja gatava. Tur saliksim šādi. Un mums vēl jāpabeidz, kamēr esam šitien vēl griezti. Tātad griezt arī būs no šitiem blokiem vai arī tā tagad tikai jāapstās. Kā tos griezt toreiz taisīja. Apmēram kaut kādus šādus te griezt. Tas bija šīt ar paaugstinājumu.
Jā, apmēram tā, tad šī ir pagaidām iekšā. Ātri apsitīsim apkārt, kas mums ir staigā. Jo, ko tad gribējāt manas villagers? Jā, tad šādi viņi izstās no ārpuses. Un ejot iekšā, kur ir gaitens maziņais, un tad sadalās uz 2 istabām. Un jūs jau noteikti, kāpēc tik mazīgs. Tātad šeit būs tā kā rakšos, un tad te būs tā kā ies pa kalnu iekšā, te būs diezgan tāds plašs telpas, un otrā puse arī tāds, bet uz savu pusi, iet uz to pusi. Un jā, tātad es domāju, ka būs tīri normāli priekš šīs epizodes, un tad jau, es domāju, ka jau 4. epizodē daudz ko vairāk izdarīsim, un tad jau tiksimies līdz 4. epizodei. Tā visiem!